Lunos E2 sērijas rekuperatoru uzstādīšana izmantojot bezvadu difuzoru un Smart Comfort bezvadu vadību. Pirmkārt tiek noteikta pareiza rekuperatoru uzstādīšanas vieta. Lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz rekuperatoru skaņas īpašībām, ieteicams ievērot 30 cm attālumu no telpas stūriem, griestiem, logu sānu ailēm un citiem šķēršļiem. Ieteicams rekuperatoru novietot blakus logiem. Sākam ar kontroles kārbas sagatavošanu. Izvēlamies ērtu augstumu, 1,5 metri ir standarts un veicam urbumu priekš dziļās kārbas. Sagatavojam vietu barošanas kabeļa pievadai un pievadam 3x 1,5 mm 220 V barošanas vadu. Veicot 162 mm urbumu fasādē, jānodrošina neliels slīpums uz āru, lai kondensāta rašanās gadījumā tas tiktu novadīts uz āru. Pēc urbuma veikšanas izlīdziniet radiodifuzoru attiecībā pret urbumu un vertikālo līmeni, tas palīdzēs noteikt barošanas kabeļa nepieciešamo pozīciju. Pirms apaļā kanāla ievietošanas sagatavotajā sienas atvērumā uzklājiet līmi spirālveidā visa kanāla garumā. Barošanas kabeli 3x 1,5 mm 220 V novietot iepriekš sagatavotajā vietā, atstājot aptuveni 10 cm rezervi. Pēc gala apdares veikšanas un veikt nepieciešamo plastmasas kanāla piegriešanu gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Ielīmēt fasādes nosagrestas kondensāta gredzenu un pēcāk ar lapstiņu noņemt lieko līmi. Pēcāk pieskrūvēt ārējo nosagresti. Ievietot rekuperatoru korpusu iepriekš sagatavotajā kanālā. Izmantojot bezvadu difuzoru, atzīmēt skrūvju dībeļu urpšanas atvērumu pozīcijas ar zīmoli. Atzīmētajās vietās izurbt caurumus un ievietot dībeļus. Pievienot bezvadu difuzoru pie iepriekš sagatavotā barošanas kabeļa savienojot L un N vadus. Bezvadu pārsegu uzliek uz apaļā kanāla un nostiprina ar 4 komplektā esošajām skrūvēm. Savienot ventilatoru zaļo savienojošo konektoru ar bezvada pārsegā iebuvēto vadu ligzdu. Ievietot filtru un bezvada pārsega pievienošana ir pabeigta. Turpinām ar sienas vadības kontroles uzstādīšanu. Pievienot 12 V transformatoru pie iepriekš sagatavotā barošanas kabeļa un ievietot to kārbā. 12 V kabeli no transformatoru bloka savienot ar kontroles bloka ievieci. Apaļo kodēšanas slēdzi iestatīt uz atbilstošo rekuperatoru modeļa ventilatoru programmu. Lai savienotu bezvadu difuzoru ar kontroles bloku, turēt nospiestu apaļo pogu 5 sekundes. Pēc tam bezvadu difuzorā turēt nospiestu apaļo pogu 5 sekundes. Sensors sāk smirgot sarkanā krāsā ik sekundi. Kad bezvadu difuzors un vadības bloks būs veiksmīgi savienots, sensors 3 reizes nomirgos zaļā krāsā. Nobeigumā uzlikt difuzora dekoratīvo daļu. Kontroles vadības bloku ievietot kārbā un nostiprināt metāla rāmi. Pievienot tastatūru un iestiprināt to metāla rāmī. Apsveicam, uzstādīšana pabeigta!